Šeit ir jūtams arī jau vairāk tas spērieniņš. Esiet sveicināti. Mani sauc Raimonds Dunke, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Un kas ir karstie jautājumi? 10 jautājumi, 10 mērces, interesanti cilvēki un karsti jautājumi. Un es par to pavisam nešaubos, ka tādi arī būs. Un kas tad mums ir pirmais viesis šodien? Roka balss, kuldīgas leģenda un cilvēks, kurš mūzikā ir atgriezies tik daudz reižu, ka tas ir kļuvis par sporta veidu. Ārtis Dvorjons. Čau, Raimond, paldies, prieks tev redzēt pēc tiešām daudziem gadiem, un ir ārkārtīgi liels gods būt vienam no pirmajiem šeit. Pašam pirmajam ciemos. Jā, ar to atgriešanos muzikā ir tā bijis, jā, ka nesen mēs ar grupu RAP atgriezāmies, pirms tam es pats atgriezos muzikā pēc 12 gadu pauzes ar solo projektu Lapsene, un tie tādi viena no tikai pāris karstākie jaunumi pēdējā laika saistībā ar mūziku manā dzīvē, kā zinām. Un ne tikai mūziku? Jā, arī jau bijušais darbiņš ar mūziku tomēr saistīts, tā kā gan jau mēs arī līdz tam tiksim, jā, bet tiešām prieks būt šeit. Un kā tev ar asumiem dzīvē? Ar asumiem dzīvē šobrīd nevar sūdzēties. Dzīvīte ir mazliet uzmet uz kūlenīti un apgriezusies kājām gaisā, bet es cenšos to pieņemt un tikt dzīvītei līdzi. Tas ir, ja mēs par notikumiem dzīvē runājam, bet ja mēs runājam par notikumiem garšu pasaulē, tad asi ēdieni man vienmēr ir patikuši, jo īpaši jau pēdējos gados. Un man pašam šķiet, ka man tā asuma tolerance ir ļoti augsta, salīdzinot ar, teiksim, citiem latviešiem, ja? Teiksim tā. Bet cik tiešām tā ir augsta, to mēs pārbaudīsim. To mēs tuvākajā laikā arī pārbaudīsim. Nu, kā vienmēr, sākums jau liekas ļoti easy. Tā ir. Kā tas būs tālāk? To mēs pavisam noteikti redzēsim atceries, ka galvenais neaiztiec acis. Tev ar brillēm varbūt tā nebūs tāda problēma, bet par kurzemes dzēlīgumiem. Intervijās ar tevi vienmēr figurē lieta, ka tu, ņemot vērā kā kurzemnieks, tu esi gana dzēlīga personība. Kad tas dzēlīgums visbiežāk nāk no tevis ārā, tad, kad tev jāizstāv kaut kāda jauna ideja, tad, kad tev ir par sevi jāpastāv, kur tev tas dzīvē ir noderējis visvairāk? Nē, droši vien jau, ka, es saprotu, tā ir reference uz kādu no manām preses relīzēm saistībā ar Lapsenes projektu, kur es tā kā pamatoju ar šo teikumu, ar šo frāzi pamatoju pirmkārt jau nosaukumu pašam solo projektam un arī tādu tekstu ievirzi. Droši vien, ka es nevaru teikt, ka es esmu dzēlīgs pa dzīvi, ja? Tā gluži nav, bet tas, ka kaut kādā brīdī man patīk pateikt, ja tas ir nepieciešams, ko es domāju, tā, godīgi, tad man ar to nav problēma bijusi. Jā. Tas, vai tas ir bijis noderīgi dzīvē, mēs visi zinām, ka ar šādām lietām ir jāuzmanās. Nevienmēr tu vari teikt, ko tu domā, un tas var tev pašam atspēlēties ne tik labā veidā pēcāk, bet droši vien kaut kāds tas kurzemnieka gēns manī ir tāds neapturams brīžiem, kad, jā, ja man kāpj uz galvas, tad es varu paciest kādu brīdi, bet... Tad tu gādīs nostumāt kās pabīdzi? Jā, līdz vienam brīdim, jā. Tas pirmais, starp citu, bija tā, ka... Pa vienkāršo. Tā, ka es pat nepateiktu, ka tur ir kaut kas uzliec virsū. Tu sāki kā buncinieks grupā Nāc Zilonēt apsēdies. Pēc tam radīja Rāpuļus ar putniem, kas pārtopa par RAP. Kurā brīdī ar RAP tu saprati, ka jūs neesat vienkārša grupa no Kuldīgas, ka jūs esat kaut kas lielāks? Jo, būsim godīgi, 2000 mūzikas virtuvē, jeb Latvijā vispār, jūs bijāt alternatīvajā karognesēji. Tas pirmais pagrieziena punkts tās lielāks, kad mēs sapratām, ka kaut kas sāk ap mums notikt, bija pēc tam, kad mēs pārtapām par RAP, jo pirms tam kā Rāpuļi ar putniem. Tevis piesauktie Nāc Zilonīt apsēdies. Vispār bija tāds pirmsākums, kur es pie bungām sēdēju, un tas bija tāds absolūti pagrīdes punkroka, teiksim, kustība, kas tolaik 90. gadu sākumā vidū bija, starp citu, ļoti tāda izvērsusies Kuldīgā. Kuldīgu sauc par Latvijas Sietlu šī iemesla dēļ, jo tur bija tiešām tā pagrīdes kustība diezgan aktīva. Un tad ar Rāpuļu ar putniem mēs ierakstījām vienu albumu,
Un tad pārtapām par RAP brīdī, kad Štro ienāca grupā, respektīvi nomainījās ģitārists, tas bija 99. gada beigas. Un tad mums paveicās, es uzskatu, ka tas lielais pagrieziena punkts, kas mums tā kā ļoti palīdzēja, bija grupas Guano Apes iesildīšana Ķīpsels hallē toreiz 2000. gadā. 2000. gada oktobrī, un vienmēr būšu pateicīgs Kasparam Ozolam, šī koncerta rīkotājiem, kurš mums vienkāršiem džekiem no Kultīgas uzzvanīja. Man konkrēti atceros, un es biju toreiz, grupa Guano Apes. Tai brīdī bija ļoti karsta, jo Kuldīgā arī visās malās, ne tikai Kuldīgā, Latvijā, toreiz daudz rādīja arī MTV bija viena lieta, bet bija vācu kanāls tāds Viva. Jā, un tā kā Guano Apes ir no Vācijas, tad tai Vivā tos Guano Apes tur grieza uz nebēdu. Un viņi bija tiešām liela grupa arī mūsu galā. Un pēkšņi Kaspars Ozols ved viņu uz Rīgu un zvana mums, vai mēs negribam iesildīt. Mums tajā brīdī bija, mēs bijām izlēmuši tā, ka kopš nomainās ģitārists, mēs pārtopam par RAP, mēs sākam strādāt pilnībā pie jauna mūzikas kataloga, un to iepriekšējās dziesmas, kas bija iepriekšējā, mēs griežam nost. Griežam nost. Un tajā brīdī mums bija, burtiski 5 dziesmas, tādas apčamdītas, arī nelīdz galam nostrādātas. Un tad zvana Kaspars Ozols un saka, Klau, jums tur pēc, neatceros, tas laiks bija kaut kādas 3 nedēļas, mēnesis, jums būtu forši, ja jūs negribētu Ķīpsels hallē iesildīt Guano Apes. Jāuzstājas 45 minūtes, mums ir tikai knapi apbružāts 5 dziesmas. Es viņam divreiz nedomājot teicu, vai darām, bet es gan tajā brīdī, es tiešām nezināju, kā mēs to vispār pagūsim izdarīt. Un tātad sanāk, ka, ja mēs tā saliekam vispār punktiem, tad ir ne tikai draudzība, sakari un viens nejaušs zvans arī pavēra to, kā RAP kļūst par nosacītiem lielajiem karognesējiem. Jo toreiz tajā laikā visi lielie koncerti notika Ķīpsels hallē, toreiz vēl Arēnas Rīga nebija un arī cits koncertu vietas. Un Guano Apes koncerts bija pārbāzt visu tā Ķīpsels hallē, nemaldos, tur bija ietilpība, jo tiešām tā līdz ūkai. Ja negribu samelot, varēja būt kaut kādi 7000. Man šķiet, ka kaut kas ap to ciparu. Un varbūt mazliet mazāk, bet katrā ziņā mēs zinājām, ka būs sold outs. Mēs mērkaķa ātrumā strādājām pie muzikālajām idejām. Pusē dziesmu nebija tekstu. Bet redzi, kur jūs esat tagad? 25 gadus vēlāk. Un tur bija vairāk apstākļu sakritību. Un tad es domāju, nav mums, mēs atceramies, ka toreiz mums bija uzstādījums vēl, kas bija 2000. Gada sākumā alternatīvā roka pasaulē Latvijā vispār, gandrīz ikvienam, ka bija uzstādījums dziedāt angļu valodā. Lai arī kāda bija tā angļu valoda, mums likās, ka tas ir jādara. Pusē dziesmu nebija tekstu. Bet man joprojām personīgi viena no vismīļākajām RAP dziesmām ir To Get Through the Day. Joprojām. Tā ir no 2005. gada albuma, jā, paldies. Es daudz ko dziedāju vienkārši angļu frāzes, vienkārši savārstījums, vienkārši improvizēju skatos. Bet kas jau baigi labi nostrādāja, tad tolaik nenotika daudz koncertu un tāda lieluma. Un ja viņi notika, tad visi industrijas cilvēki bija uz vietas. Pat ja tas žanrs varbūt tur... piemēram, Guntars Račs, tā laika viena no galvenajām Latvijas mūzikas industrijas aizvīm, Mikrek viens no šefiem, viņš arī bija, piemēram, uz vietas. Lai arī viņa, teiksim, tāda, ievirze, varbūt Guano Apes nav gluži viņa žanra grupa un arī tā laika izdevniecības, bet tās novirziens, bet arī, dažādi tādi cilvēki bija uz vietas. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, kas mums ļoti palīdzēja. Parasti ir tā, ka iesildītāju grupām, ja brauc kādi lielie mākslinieki un spēlē vietēji iesildītāji vai vienalga kādi iesildītāji, to daudz droši vien nezina, tad parasti no šīm galvenajām grupām ir uzstādījums. Spēlē iesildītāji, bet ar noteikumu, ka viņiem jāskan ir par tik decibeliem klusāk. Jūs varat izmantot ne vairāk kā pusi no gaismām, ne vairāk kā pusi no skaņas aparatūras. Tā doma ir tāda, lai ir kontrasts. Tad, kad uznāk lielais mākslinieks, lai ir sprādziens un tu saproti, vai kā tie skan, jā. Brīnumainā kārtā no Guano Apes menedžmenta nebija šādas norādes. Mēs varējām izmantot pilnīgi visu to pašu, pilnīgi tikpat skaļi, tādu pašu jaudu, kā izmantoja Guano Apes. Un mums bija tā laika labākais Latvijas skaņinieks pie pults. Un
Un tā visa rezultātā mēs atstājām ļoti labu iespaidu arī no šī aspekta. Visi, kas bija atnākuši uz koncertu, pēc tam gan komentāros rakstīja, gan rakstīja tieši šā veidā mums, ka mēs neskanējām sliktāk, pat jaudīgāk, skaļāk brīžiem nekā galvenie mākslinieki. Bet šai aspektā mums tiešām paveicās, ka mēs varējām tā rīkoties. Ar laiku esmu ziņā tev viņus atvērs arī garš pasauli tev. Es tā arī domāju, ka tas sākums ir maldīgs tāds. Jā. Par tevi, man liekas, vienmēr atkārtojās kaut kāds cikls. Tev ir intensīvais periods, tad tev ir pauze, un tad tev ir atgriešanās. Man kaut kā liekas, ka tad, kad es skatījos, pa lielam tā arī ir bijis, vai ne, ar RAP. RAP mums izbeidzās, palikās jūs uz pauzēm, tad nāk tā, tad ir atkal lapsenes periods un pārējais. Kurā brīdī tev pašam varbūt nonāk tas klikšķis, kad ir sajūta, ka hei, es gribu varbūt pavilkt to zoom autu un es gribu atkal būt cilvēks parastais? Man tas stāsts bija tāds, ka redz paralēli tai mūzikas darbībai jau no pirmās dienas, principā no 90. gadu vidus, man vienmēr ir bijis darbs radio. Tātad, kas arī ir radošs darbs, arī saistīts ar mūziku, ar populāro mūziku, tad kaut kādā mērā ļoti līdzīgas sfēras. Lai gan radošajā ziņā es pēc tam gadu gaitā sapratu, ka pilnīgi dažādas pasaules. Abas ir radošas, bet viens ir fokusēties, radīt pašam mūziku ar džekiem kopā vai solo projektā, un kaut kas cits ir radoši strādāt pie radioprojektiem. Un tā kā man tā radio pasaule vienmēr paralēli gājusi līdzi, tad bija tā, ka vienkārši 2008. gadā tātad beidzās RAP, un tad bija tevis piesauktais projekts tā, kas ilga pusotru gadu. Un es kaut kā savīlos tajā, kā lai saka, ļoti sāpīgi bija apturēt RAP darbību. Tas bija tiešām tāds man personīgi ļoti sāpīgs posms, plus vēl arī radio pasaulē tur bija mazliet pārmaiņas, un tad bija projekts tā, kurš tagad atskatoties kā pop projekts, tiešām mums bija, mēs īsā laikā radījām principā dziesmas veselam albumam, kur mēs tā arī neierakstījām, mēs šķiet 4 vai 5 singlus izdevām, bet tā līdz albumam tā arī netikām, bet tas bija tiešām kvalitatīvs tāds pop-rock projekts, ja tā no malas paskatās. Cita lieta, ka man bija vienkārši grūti identificēties arvien grūtāk ar šo projektu, ar tā. Man likās, tas bija mans apzināts eksperiments, mēs sev iekšā popmūzikas pasaulē no roka un ko es tur varu, kā es tur jūtos, bet es ar laiku sapratu, ka es nejūtos īsti labi tai laikā. Un tad es kaut kā vienkārši, kā lai pasaka, RAP bija beidzies, tur es īsti neguvu to piepildījumu, un es kaut kā bišķi apmaldījos tai visā. Tad es sev pateicu, es palieku mūziku pagaidām malā un koncentrēšos, paldies Dievam, man ir darbs radio, kas arī radošs darbs, un es koncentrēšos uz rāģu, teiksim, un es, protams, nevienā brīdī nevarēju iedomāties, ka tā pauze iejauks uz 12 gadiem. Un, ka es no mūzikas būšu prom, protams, tur pa vidu bija Igo, uz pāris koncertiem uzaicināja, tā kā mums dzīve bez apstājas kopīgi radīta dziesma un tam līdzīgi, tā kā šur tur uz skatuves es uzkāpu, bet 12 gadi, un tad es vienā brīdī vienkārši sapratu, ka pandēmijas laikā arvien vairāk man sāka klauvēt tā sajūta, ka kaut kā gribas atpakaļ tai visā, un tad es mēģināju sev noformulēt kā tieši, un tā dzima lapsene. Nevarētu teikt, ka man bija tāds apzināts uzstādījums, es tagad gribu būt cilvēks parastais. Man bija uzstādījums, es tagad pilnībā likšos iekšā radio lietās, un to es arī tā kā veiksmīgi darīju, bet tā mūzika tomēr Tu sadalīji savas identitātes. Jā. Ābolu garš šeit ir jūtama. Šeit ir jūtams arī jau vairāk tas spērieniņš. Daudzās intervijās tu esi arī stāstījis par to, ka uzvārds tev ir tavas identitātes simbols, vai ne? Daudz dažādās vietās vai interpretācijās viņš ir latviski bieži vien ne tā pārlatviskots. Kas tev pašam ir tavs uzvārds? Tas ir, protams, ne tikai tavs mugurkauls, viss pārējais, bet tas ir arī tavs publiskais tēls. Kā ir ar šo tev, ka nekur citur cilvēki, man tā liekas, tev vienmēr asociē Artis Dvarjonis, kas nav tāds ikdienišs, ne pat tik ļoti latvisks uzvārds? Tas lietuviešu uzvārds, jā, kuru pēc latviešu likumiem arī
ir pamanījušies pārlatviskot pašmāju ļautiņu. Tas bija 98. gadā. Man bija ļoti steidzami vajadzīga pasta. Toreiz bija jābrauc uz Visbiju. Mēs braucām no Kuldīgas ar RAP uzstāties, un toreiz man nebija laika kašķēties, un tad tur bija stājies spēkā tāds pārlatviskošanas likums. Un tad teica, ka tu būsi tagad nevis Dvarjonas, bet tu būsi tagad Dvaronis. Jo tas pirms O jāņem ārā, tas astā arī lietuviešu galot, un tad man bija tik daudz laika, lai vismaz to J pa vidu izkarotu. Kopš tā laika mans oficiālais sačakarētais uzvārds ir Dvarjons, kas man ir pasē. Daudz nemaz nezinu. Ko daudz nemaz nezinu, jā, un tas stāsts, tas notika pret manu gribu, kā daudziem, kad stājās spēkā uzvārdu pārlatviskošanas likums toreiz. Vēlāk gadu gaitā es pāris reizes mēģināju cīnīties atgūt to īsto, bet nesekmējās. Tad vēlāk mans bračka arī mēģināja to pašu darīt, arī viņam īsti, viņš līdz kaut kādām zināmām instancēm tika, bet beigās atmet ar roku. Un tā es dzīvoju principā ar divām versijām. Man ir pasē šī sačakarētā versija, Dvarjons, bet publiski es spītīgi izmantoju savu īsto oriģinālo uzvārdu, Dvarjonas. Un tā kā šis uzvārds ir pietiekami droši vien tāds interesants, jā, un zīmīgs, tad daudziem ar to es esmu iespiedies atmiņā, bet es to vairāk izmantoju, kā man, piemēram, tad, kad es ar Lapsenu atgriezos mūzikā, man daudz vaicāja, kāpēc Lapsena, kāpēc ne Kārtis Dvarjonas, ja tas ir solo projekts. Karmas Liftovs. Ārpus līniju garša. Ok. Tie spērieni paliek spēcīgāki, vai ne? Man liekas svarīgi, līdz brīdim, kamēr tu vien vari, nedzert to ūdeni. Jo tas ir apmēram tas ūdens, pie 3. 4. es varbūt šo cīņu zaudēju, bet... Tas ūdens tikai padara lietas vēl asākas pēc tam. Jā, tu vairākas reizes pieminēji Lapseni. Projekts, ko tu izveidoji pēc tam, kad 12 gadus mūzikā nekas nebija darīts, tu atgriezies arī kopā ar Igo, jo Igo tev, man liekas, Lapsenei šo to arī bija sarakstījis, vai ne? Tekstu pirmajam singlam, jā. Un ko tev pašam nozīmēja Lapsene kā tāds? Tas bija asāks artis, tas bija mierīgāks artis, un, var sakot, kāpēc tieši Lapsene? Skaidrs pēc nosaukuma jau, ka tas bija asāks artis. Man bija, kā lai saka, 12 gadu laikā, pietiekami daudz arī dažādi, notikumi dzīvē notikuši, par kuriem tādā vai citādā veidā man gribējās runāt. Un arī ne tikai paša dzīvē, bet tas, ko es vispār biju piedzīvojis. Mēs zinām, ka pandēmijas laiks bija pietiekami skarbs laiks un laiks, kas sašķēla sabiedrību. Un viss, kas notika pasaulē tajā brīdī, un tad nāca Ukrainas karš. Tad man likās, es, protams, ilgi un dikti domāju, kuru šķautni es šī solo projekta ietvaros gribu savu izcelt, kas es būšu, kas būs mana identitāte un kā es to iepakošu, par ko es runāšu, par ko dziedāšu, kāds būs mans naratīvs. Kā tagad bieži saka, jā. Un tad es sapratu, ka Lapsena būs īstais virziens, gan šis projekta nosaukums, kas jau tā kā iemieso to tādu attieksmi, skatījumu uz lietām. Bet var teikt arī, ka Lapsena bija brīvāks artis? Pavisam noteikti. Tāds bija arī tas nolūks, ka tas bija viens no iemesliem, kādēļ es gribēju atgriezties mūzikā un tieši caur solo projektu, jo es gribēju tiešām sajusties brīvs, ka es varu būt grupā ir forši. Nereti tas palīdz, un tad, kad tu pats nonāc strupceļā, tad vismaz ir grupas biedri. Tur, protams, ir arī zinām mīnus tai ziņā, ka tur ir tomēr, vai ne, tā ir kompromisa māksla būt kolektīvā. Un tad, kad tev ir solo projekts, tu vari tomēr būt cilvēks orķestris un iet virzienā, kurā tu vēlies. Un tas ir tas, ko es gribēju pamēģināt. Un atgriežoties pie tā uzvārda jautājuma, man bieži vien vaicāja, kāpēc es nestartēju ar Ārtis Dvarjonas, tāpēc, ka uzvārds man šķita, ka jau tai brīdī bija ļoti, ļoti saudzes ar radio pasauli. Un es gribēju uzvārdu atstāt radio pasaulē, nejaukt to kopā. Un tādēļ es arī izlēmu startēt ar solo projektu nosaukumu. Un tas noteikti ir asāks artis, par ko liecina dziesmu teksti. Droši vien arī pati mūzika, kas ir tāds apzināts eksperiments, kas ir uz roka bāzes, bet
ļaujoties arī dažādām citām manām ietekmēm muzikālajām, kādas man ir bijušas. Nu, teiksim, man vispār mīlestība uz mūziku sākās ar popmūziku bērnībā, 10 gadu, 12 gadu vecumā, un tikai pāris gadus vēlāk manās rokās nonāca pirmās roka kasetes, kad es sapratu, šis žanrs ir kaut kas tāds, kas man vairāk interesē. Un līdz ar to man gribējās atstāt arī tādas, kā saka, referencītas un atsaucas uz citām manām muzikālajām ietekmēm caur Lapsenes projektu. Līdz ar to tas ir roks, nereti kausējumā ar popu vai ar elektroniku vai tādām lietām. Un tas apzināti bija veidots arī šis muzikālais ietērps arī attiecīgi Lapsenei. Nu tā, es esmu starp citu domājis par to, ka varbūt, ka tālāk es varētu pārtapt par Irsi. Ja es palikšu vēl dusmīgāks. Ja tu paliksi vēl dusmīgāks, kas zina? Mazs un dusmīgs. Mazs un dusmīgs un dzēlīgs. Ar šo mēs esam tikuši pāri ekvatoram. Pāri pusē. Un kā nu vēl labāk pāri pusē, ir kā ar tropisku garšu, vai ne? Kas nozīmē, ka vajadzētu spārdīt pa īstam. Un šķiet, ka uz to pusi arī iet. Bet Kā arī būs labi. RAP. Sarunāja cauri plūsmos visu laiku. 17 gadus, ja es nemaldos, jūs klusējāt. Jūs nebijāt. Es atceros, man tā liekas ļoti labi to pasākumu, kad tā bija Latvijas muzikālā līga. Bija tāds pasākums Radio SVH. Jā. Pirmajā sezonā bija dzīve bez apstājas, pēc tam visām epopējām ejot cauri, jūs tikāt finālā ar Eju un Meklē. Un finālā, protams, iztikām bez jums. Un bija, grupa RAP pārtrauc darbību, bija pirmais paziņojums publiski, bet pēc šiem 17 gadiem tu biji tas, kurš deva džekiem ziņu. Man liekas, ka vajag atkal sanākt atpakaļ kopā un apskatīties, kas no mums tur ir palicis. Noslaukam putekļus, varbūt noliekam aizvainojumu pie malas un mēģinām vēlreiz. Kas atgriešanās ziņā ir, es gribētu teikt, visbīstamākais, vai varbūt tev ir nostalģiskā saruna attieksme no cilvēkiem, ka viņi no jums sagaida varbūt veco RAP, kā jums gāja ar to, ka jūs esat atpakaļ, kā jūs uzņēma, un vai nav tā, ka cilvēki grib atpakaļ to veco arti, to veco RAP, un kā viņi uzņem jūsu jaunāko veikumu? Tas būs vienmēr visu tāds ir un būs senu mākslinieku lāsts, ka, ja grupa atgriežas vai grupa ir, pat ja viņa nav bijusi nekur prom, bet vienkārši ir ilgadēju skatus, tad vienmēr publika prasīs vecos, labos, lielos hitus. Un mēs neesam izņēmums, un tas daudziem māksliniekiem, es arī esmu skatījies, teiksim, daudzas intervijas ar pasaules līmeņa lielajiem māksliniekiem. Tas, protams, ka daudziem māksliniekiem sāp. Tādā nozīmē, ka tev kā mūzikas radītājiem gribas nemitīgi attīstīties, tev gribas radīt kaut ko jaunu, un tad vienā brīdī tu konstatē, ka tā publika vairs nespēja tā kā fokusēties uz to, ko tu radīji šodien. Viņiem tomēr vairāk interesē tās pagātnes lietas, un, protams, ka nav viegli to pieņemt, bet tāda ir realitāte, tāda vienmēr tā ir bijusi un būs, un arī mēs to apzinājāmies, bet neskatoties uz to, mēs pēc 17 gadu pauzes mēs gribējām sākt ar jaunajām lietām, tā teikt, izspēlēt šīs jaunās mūzikas kārtas, ko mēs arī izdarījām. Kopš atgriešanās mēs esam izdevuši 3 jaunas dziesmas, kuras katra no tām ir, manuprāt, gan atšķirīgas, ar gan atšķirīgu tādu ievirzi. Pirmais bija tāds tipiskāks jau skanējuma ziņā, tāds RAP ieraksts, pēc tam bija Melnā, kas bija tāds varbūt netipiski pašironisks un tāds pat mažorīgs ieraksts, un tad dziesmu cirks pagājušā gada rudenī izdotā, kas vispār bija tāds apzināts eksperiments, kur daudzi varbūt salīdzina ar Lapsenes mūziku, kas varbūt kaut kādā mērā tā arī ir, kur arī elektronika parādās vēl kaut kas un tā. Un tad šogad mēs svinam to Nekas vairs nav tā, savu pirmā hita 25. gads kārtu, attiecīgi arī aicinot uz koncertu novembrī, jubilejas un tā. Mēs zinājām, ka publika gribēs vecos labos, un mēs zinājām, ka atgriešanās pēc tik ilgas pauzes, pie kam mūsdienu mūzikas industrijā, kas ir totāli atšķirīga no tās, kāda tā bija pirms 20 gadiem. Tagad vairs nav vajadzīgs mūzikas izdevniecības konkurence, ir by far lielāka nekā bija toreiz.
visos žanros, visi tagad taisa mūziku, guļamistabās, vienalga, kur pie kam dara to tiešām labi un līmenī visos žanros. Un tā konkurence ir milzīga, un mēs zinājām, ka tā atgriešanās nebūs vienkārša, un viņa arī nav vienkārša, es to varu atzīt, ja? Un mēs pamazām, kā saka, mums ir tie jaunie baby steps pēc 17 gadiem, un tad mēs pamazām ejam to ceļu un laužam atkal to, kā saka, Jātiek pie jaunās klausītāju paudzes. Jo tā paudze, kas klausījās, tie tagad ir jau... Jo tiem ir bērni. Kas ir labā ziņa. Nu, tādā ziņā, ka viņi... Tiem bērniem nevajag kasetes, tiem mēs iedodam YouTube mūziku vai Spotify un dodam atklāt RAP. Tāpēc ir svarīgi netaisīt koncerts tad, kad tiem bērniem ir brīvlaiks, ko mēs kļūdaini izdarījām ar Palādījumu koncertu. Tā bija nedēļa, kad bija skolēnu brīvlaiks, un daudzi mums raksta, kas no tā laika, kuriem tagad ir, 3, 5, 40, jā? Ir rakstīja, cik forši, bet tas skolēnu brīvlaiks, tur mēs braucam tur kaut kur tur ar bērniem, jā, tai weekendā. Sorry, nebūsim. Nu, mēs skatījāmies līdzi visu kaut kam, bet to mēs kaut kā nepamanījām. Un tas ir baigi svarīgi tādai grupai kā mums neuzkāpt uz šādu grābekļu otrais. Un ja mēs paskatāmies pirms, ja nemaldos, 2, 3 gadiem atgriezās pēc ļoti ilgas klusēšanas Detlefs, atgriezās RAP. Kas no tādiem Latvijas mūziķiem, kas arī ļoti ilgu laiku ir klusējuši, ko tu gribētu atkal redzēt uz skatuves? Starp citu, Detlefs bija tāds pēdējais piliens pozitīvajā ziņā. Spēriens man, kad es sapratu, ka visi apvienojas, bija tāds tiešām bums pēc pandēmijas, daudz tur kaut ko apvienojas, nāk atpakaļ jau, un tad bija Detlefs šis te ieraksts, ka viņš taisa Palādījumu koncertu un tā, un es tajā brīdī sajūtos tāds jau gan iesils, 2 gadi ar Lapseni atkal atgriežoties uz skatuves, jo nenoliekšu, ka pēc 12 gadiem, lai arī cik tu tā industrijā, es arī no otras puses, kā radio cilvēks, viss man bija tāds biklums, mūsums, jo daudz kas ir citādāk mūsdienu tā industrijā. Bet tad es jutos jau tā kā gan komfortabli, 2 gadi bija ar Lapseni, bija tur pie zelta mikrofona arī ticis un tam līdzīgi, tāds bišķi tai pašapziņai arī bija tāds būstiņš, un tad es sapratu, Detlefs arī nāk atpakaļ, viss, tad mums arī jāatgriežas. Tad es zvanīju Džekiem. Es tiešām biju tas iniciators tam, lai mēs atgrieztos. Un, droši vien. Bet ko tu gribētu redzēt, atgriežamies no tiem mūziķiem, kas bija RAP sākumā, kas varbūt pazuda no Latvijas mūzikas skatuves, bet kuriem, tavuprāt, vēl būtu ko teikt, tieši tāpatās, kā teikt šobrīd ir jums? Jā, droši vien tāds pirmais kaut kas nāk arī no mūsu laika biedriem, toreiz 2000-ajos, kas, starp citu, mēģināja atgriezties pāris reizes, bet viņi to darīja pārāk klusi, un tādēļ man šķiet, viņiem tas neizdevās, bet tur tas potenciāls varēja būt lielāks. Bija kādreiz tāda grupa Fake, Latvijas alternatīvās roka skatuves, un daudz viņus salīdzināja ar Korn, kas skanējuma ziņā noteikti arī droši vien ir pamatoti, bet viņi nāk prātā. Būtu interesanti dzirdēt viņus, kā viņi skan 2026. gadā. Jā, te būtu jāpaskatās, jāpavērtī, kas tur vēl mums bija tajā laikā, bet lielākā daļa jau ir atgriežusies tādā vai citādā formā, varbūt atšķirīgos iepakojumos, bet rosās. Un tas bija arī mums tāds spēriens, ka mums arī noteikti to vajadzētu darīt. Bet jūs esat diezgan saudzīgi tomēr izvēlējušies tās mērcītes. Pagaidi, pēdējās 4. Tā ir baigais šifts. Šis ir šifts. Ok. Nakārkal, kā saka Armēnijā. Jā. Mēs zinām, ka Amerikas viens no slavenākajiem kalniem ir Rushmore kalns ar 4 slavenajām ģimetnēm. Ja tev tagad vajadzētu atskatīties uz savu muzikālo veikumu. RAP, Dilonītis, Rāpuļi ar putniem, Lapsene. Kas būtu tās tavas? Tā, protams. Kas būtu tās tavas, varbūt 4 dziesmas, kas tiktu tavā Ārta Dvarjonas radītajā Rushmore kalnā? Jā, es droši vien vairāk iezīmētu, svarīgas ir tās dziesmas, kas ir mūsu lielās dziesmas, par to nav šaubu. Dzīve bez apstājas, nekas vairs nav tā. Tās tur ir stabili. Tur ir arī, piemēram, Butterfly Snowfall,
Tā droši vien būtu viena, bet lielā mērā dēļ... Bet pagaidām visas 3 tikai no RAP tu esi nosaucis. Bet tu gribi mani no tevis kārtas var Jonas. 4 dziesmas, kas ir no jebkura tā radītā projekta. Dilonītis, rāpuļi ar putniem, pirms viņi ir tapuši par RAP, tā, Lapsene. Nu labi, tad darīsim tā, ka no katra, ja man sanāks tā, varbūt Butterflies varētu nosaukt, man tīri no muzikālās puses, tīri dēļ aranžījām, es neesmu tik lepns par savu sniegumu tās dziesmas ietvaros, cik par to, ko mēs muzikāli izdarījām ar to visu. No Lapsenes viens svarīgs gabals ir Ēnu kabinets, kas dārzā, kas bija mans 3. singls, kas bija pirmā sadarbība ar DJ Rud, jeb Rudolfu Budzi, un kāpēc tā dziesma bija svarīga, jo tā man iedeva tādu, es pat nekautrēšos teikt, ka kaut kādā mērā, tā kā varbūt izglāba nav īstais vārds Lapseni, bet uzlika man uz pareizajām sliedēm, jo pirmie 2 singli pirms tam izdotie bija vairāk tāda poproka lieta, un tomēr es sākot šo te Lapsenes projektu tāpat, lai arī man bija daudz kas galvā, es biju sapratis to virzienu, kurā es gribu iet, bet tāpat tās jau, tu vienmēr strādājot pie radošām lietām, tu nezini, kas tu beigās sanāks, un tie pirmie 2 singli varbūt bija tādi, kur es joprojām mazliet taustījos, maldījos, un tad tas 3. gabals bija tas, kas man iedeva to, jā, šitas ir tas virziens, un tur es varu pateikt. Labi, kabinets ir. Rūdim. Vēl 2 vietas mums ir brīvas. Jā, tā esi tu, droši vien no tā laikiem. Tāds izteikts pop-rock ieraksts. Pop ieraksts vairāk, bet... Vai pat Rīgas, vai ne? Jā, bet man šķiet ar tādu gan trāpīgu un interesantu liriku, kuru mēs sarakstījām ar Reinu Briģi, kas bija otrs Lapsenes... Nē, tā. Tad otrs mans līdzgaitnieks, protams, arī pārējie puiši, kas bija toreiz. Ko mēs vēl varētu iezīmēt? Kas mums vēl paliek? Droši vien atkal jāatgriežas pie RAP. Pie RAP. Tagad tev ir jāizdomā, kas tev vismaz pašam liekas svarīgāks dzīve bez apstājas, ko tu pieminēji sākumā, vai nekas vairs nav tā? Kurš bērns mīļāks, jā. Droši vien, ka nekas vairs nav tā kaut kādā mērā, bet es pamatot pateikšu, kāpēc. Tādēļ, ka tas ir pilnībā no teksta viedokļa mans bērns. Ja, teiksim, dzīve bez apstājas ir ar Igo tekstu un viss tur ir kārtībā, un kā mēs zinām, un viss ir ļoti veiksmīgi un forši un nozīmīgi, un tā mūsu stāstā. Bet nekas vairs nav tā, bija pirmkārt mūsu pirmais lielais hits, otrkārt tas bija vēl vairākus gadus iepriekš sarakstīts pirms dzīve bez apstājas, un tur ir mans teksts, pie kam tas teksts dzīma ļoti ātri, kas ir būtiski, ko mākslinieki piedzīvo reti, kad tev ir sajūta, ka tev roku kāds vada un ka tev vienkārši tiek sūtīta informācija. Tad tikai viņi jāpaspēj ļoti ātri pierakstīt, piefiksēt. Un tieši ar tādu sajūtu es burtiski pusstundā uzrakstīju dziesmas tekstu. Atceros, viens pats aizejot uz mēģinājumu telpu, mums bija iepriekšējā vakarā, mēs tur kaut ko džemojām, vienkārši bija kaut kāda skice. Man likās, tā skice tāda kā interesanti, kaut kas tur varētu. Man toreiz nebija nekāds baigās pieredzes pašam rakstīt tekstu, bet man toreiz kaut kā bija tāda sajūta, ka es varētu mēģināt, un tad es aizgāju. Bija kaut kāda svētdiena, aizgāju uz mēģinājumu telpu, paklausījos to. Mēs toreiz visu, ko mēs mēģos darījām, mēs kasetniekā ierakstījām. Un tad es paklausījos, un man burtiski man piešķīlās tā tēma, jo mūsu bijušajam tā laika, toreiz jau vairs ne, bet bijušajam bundziniekam, amerikānim Ādamam Smitam, kurš kādreiz mūs sita bungas rāpuļos ar putniem. Viņam tur bija breakups, bija sarežģījumi attiecībās, un tas man tā kā piešķīla, un tad es principā par to tēmu arī domāju, ka davai jāpamēģina uzrakstīt, varbūt man kaut kas sanāks. Un es jūtu vienkārši, ka tā roka pati, domas nāk, viss es tik spēju pierakstīt, protams, pēc tam tu tur kaut ko mazliet tur pielabo, bet tā, līdz ar to nekas vairs nav tā, noteikti man ir svarīgāka dziesma, ja mēs tā skatāmies kā radošam cilvēkam. Te būs arī 4 droši vien, jā. Ārtid Varions Rašmorkalns. Man iecienītākā. Sāksies jautrībā! Tagad atkal tu varēsi teikt, ka nāk ārkal. Par šiem ēdieniem es varu izstāstīt ātri varbūt. Man kā asu ēdienu cienītājiem šķiet, ka
Latvijā kaut kur izejot ielās, dabūt tiešām asu ēdienu ir problēma. Tiešām. Jā, ir viena indiešu ēstuve, kur bija man tāda tīra asa pieredze savulaik, bet tā bija vienīgā. Un daudz, kur es eju, saku, vai kebabs vai kas, uztaisiet ritīgi asu. Un viņi uzstājas, un es tur vispār knapi nojaušams kaut kas ir. Ja tev stokpots karstie izaicinājumi nav bijuši? Nē. Un tad pirms pāris gadiem es biju tepat netālu kaimiņos. Ir viens ēstūzes, kur var dabūt arī kebabus un visu kaut ko. Un tad es palūdzu, lai man uzstājas tiešām asu. Viņi man tā kā divreiz pārvaicāja, vai tiešām. Es saku, jā, un tad bija Kingu. Jā, te ir netālu uz kas tām pa ielu? Man liekas, ka Tērbats. Tērbats. Viņi man uztaisīja tādu Kāpēc nelikās? Ka bija kaut kā 9 vakarā, es biju salds, un es to tītenī tā pēdu, un tad es biju domājis, tā kā apēdīšies mājās, bija kaut kāds sestdienas vakars, un tad es apēdu, un es sapratu, ka tā man sāk to kabeli svilināt, jā. Es pēc tam zvanu sievai, es saku, Klau, es vēl nebūšu mājās, es zinu ko, es pastaigāšu pa Rīgas centru. Es 2 stundas pa Rīgas centru vienkārši tā, ka tu nejūti vispār neko, kā vienīgi uguni sevī liesmas. Un tā bija vienīgā pieredze, kuras tiešām dabūju, tā kā svētdien Latvijā, bet pārsvarā tā ir problēma, jā. Tā kā Sakarpanš to neko neizdarīja. es viņu jūtu. Es viņu ļoti jūtu. Es viņu jūtu, bet tas ir manā pasaulē ļoti vēl tolerējami. Kas būs tālāk? Redzēsim, kas būs tālāk. Bet runājot vēl par šo, tu un televīziju. Man liekas, tu esi no tiem cilvēkiem, kurš bieži vien ir uzlicis, tā kā tu arī minēji, Kārtis Dvarjonas. Tas ir bijis sinonīms ar radio. Un ja mēs neskaitām, labo man, ja es kļūdos, ja mēs neskaitām Supernovu un varbūt 2 raidījumus, kādas televīzijas ēterā mūsu zelta dziesma, ko tu kādā aizvietoji, man liekas, elektroniskā versijā tu Lācīti dziedā. Jā. Televīzijā tu neesi bijis sevišķi redzams. Jā. Tu neesi bijis tā, ka tu neesi bijis klikšķi vācējs, ekspozīcijās līdz iekšā. Kas tev ir varbūt bijusi tā sajūta, ka tu negribi kļūt par produktu, un kāpēc līdz šim televīzijā tu neesi nekur tā arī pabijis? Ja mēs paskatāmies uz citiem radio cilvēkiem, viņi citi arī ir bijuši gan redzami, jo Radio SVH arī ir bijis, būsim godīgi, no 2010. gada, viņi arī ir bijuši redzams mēdījis ar kamerām un visu pārējo studijā. Bet kāpēc tev televīzija nav kaut kā aizķērusi? Godīgi sakot, tas vienkārši tā ir salicies. Tas nav bijis mans apzināts lēmums un gājiens tāds, ka es tagad negribu būt televīzijā, bet tā ir salicies. Bijuši arī pa ceļam ir kaut kādi, varbūt tādi citi apstākļi, kas man ir lieguši to darīt. Tomēr, ja esmu ilgadēji piesiets vienam mēdījam, konkrētiem radio, mēs zinām, ka Latvijas mēdīju pasaule ir gana maza, un visi ir greizsirdīgi un nereti viens uz otru apvainojušies kaut kādu iemeslu dēļ. Tad ir bijuši kaut kādi projekti, kur varbūt šie iemesli man ir traucējuši nonākt televizora ekrānā, bet principā ir tā, ka tā vienkārši ir salicies. Un mans galvenais fokus vienmēr ir bijis uz to radio ēteru, un godīgi sakot, tā ir tāda pēdējo gadu mode, ka daudz grib to radio atspoguļot arī televīzijā, bet daudziet arī šobrīd rietumos tas jau ir tā kā izdzīvots, pārdzīvots, un daudzi radio jau ir atteikušies no kamerām studijās, jo saprotu, ka tu kaut kādā mērā apzodz, aplaupi to klausītāju, pazūd tas magics, jā. Un es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas tam piekrīt. Es esmu pret kamerām radio studijā, ja vien tur nav ļoti skaidrs, konkrēts saturs. Piemēram, atnāk kāds ciemiņš, ir kāda konkrēta saruna, tad ok. Bet ne ikdienai. Bet rādīt vienkārši kā radio DJs viens pats pie pults
pilda savus pienākumus pie kam, ja piemēram, nezinu, lielajos mediju tirgos, tur Amerikā, Anglijā, tur ir radio dīdžejam vēl 5 asistenti, kas izdara visu melno darbu aizkadrā, un radio dīdžejs visu, ko viņš var darīt, viņš vienkārši var smaidīt un pateikt savu sakāmo pie mikrofona, tad that's fine. Bet tā kā Latvija ir maza, arī mediju tirgus ir mazs, naudiņas ir tik, cik ir, rezultātā tu pie tā mikrofona ēterā esi principā arī vienīgais un cilvēks orķestris. Tu esi producents, tev aizkadrā jāmeklē ir informācija ātri, jāpārliecinās, vai tas, ko tu jākomunicē ar klausītāju? Jākomunicē ar klausītāju. Tev ir jāmeklē, vai tā informācija, ko tu gribi teikt ēterā, vai tā ir precīza un korekta. Un tev ir ļoti daudz multitaskingu lietas un visādas aizkadra lietas, kas man kā cilvēkam, es esmu ļoti prasīgs pret savu radio ēteru, un es ļoti nopietni šīm lietām parasti pieeju, un man nav laika sēdēt vienkārši un smaidīt kamerā. Un tad, kad tu esi koncentrējies, tad, kad tu aktīvi aizkadrā strādā, jo radio klausītāji bieži vien domā, kādreiz domāja, kamēr televīzija neienāca radio pasaulē un zināmā mērā to radio pasauli nesačakarēja. Cilvēki domāja, ka dīdžejs uzliek dziesmu, tikmēr viņš tur pats dejo pie tās dziesmas. Vai arī uzliek 3 dziesmas un pazūd? Jā. Noteikti kaut ko sliktu dara. Ko viens otrs arī dara, un tas ir ok, bet man patīk vairāk fokusēties ēterā esot uz tām niansēm, ko es tur daru, un līdz ar to es esmu ļoti iekšā tajā procesā. Un tāpēc es aizstāvu ideju, ka kamerām nav visu laiku jābūt radio studijā, un man kaut kā no tā laika, tas bija kaut kāds 2010. gads, kad sāk nākt kameras, bet arī ne visos radio arī Latvijā. Šur tur šo to pamēģināja. Man liekas, ka 2 radio viņš tikai iesākās. Tas bija Radio 101, kas uzsāka. Jā. Radio SVH pārmantoja. Jā, un tad pieciniekā tad piecinieks to izmantoja. Jā, bet piecinieks to izmantoja ļoti pareizi un gudri, manuprāt. Tur tiešām tika filmēts un pēc tam publiskots. Arī kāds podcastu veidā. Jā, saturs, nevis vienkārši DJ aizkadri. Bet atgriežoties pie televīzijai tu neteiksi nē. Es neteikšu nē, un tas, ko es gribēju teikt, ka man kaut kur no tā 2010. gada mazliet tā kā kameras ienāca radio pasaulē, man mazliet izveidojās tāds no pret kamerām. Varbūt tur ir kaut kas ar to saistīts, bet tā, ka es būtu apzināti atteicis kaut kādas sadarbības, varbūt ir daži piemēri bijuši, kurus sev neesmu redzējis kā piemērotu, bet jā, tāds ir tas stāsts par manu un kamerām, bet 2026. gadā es esmu atvērts. Tu esi atvērts piedāvājumiem. Jā. Ejam pie Sicīlijas Skorpioniem. Pirmspēdējais! Yes! Queen Majesty. Tas, kas pirmajā kodienā... Tas vienmēr ir manīgs. Nē, bet tas, kas tev liek nojaust, ka būs jautri, pirmajā kodienā tāds skābumiņš, kas nāk līdzi. Un ja tas skābumiņš tāds diezgan... Tas ir nepatīk, vai ne? Tu zini, ka nāks arī asumiņš. Asumiņš nāk. Nekur viņš arī neaizies. Pamēģināšu vēl vienu kodēļ. Droši. Pēc tam arī papildu porciju. Jā. Labi. So far, so good. Jā. Tāpā pašā stāstā vienmēr ir kustības projekti, pauzes, atgriešanās, jauni vārdi. Viss kaut kas bijis. Kas ir tas, ko tu dari, lai tu nenodedzinātu savu motoru? Kas ir tas, ko tu dari atslēgt savu, lai tu atslēgtos, lai tu vari izveidot vismaz kaut kādu iekšējo restartu? Jo katram no mums, būsim godīgi, to arī vajag reiz pa reizē izdarīt. Kas ir tas, ko tu vari izdarīt un izslēgties? Pirmkārt, man tas motors, starp citu, tagad pagājušajā ziemā pa pusē nosvila. Vienreiz, tā bija otrā reize, principā, es teiktu, dzīvē. Pirmā bija tad, kad beidzās RAP 2008. gadā. Tad es biju, izdedzis tiešām iekšēji. Un tad tagad pagājušā ziema droši vien, ja es tagad atskatos, es varu teikt, ka bija līdzīgi.
Es varbūt mazliet pārforsēju, tev ir kaut kādi uzstādījumi iekšējie, cik tev šķiet, cik tu vari tā kā turēt. Un tie apgriezieni, ko es biju saistībā arī ar RAP uzņēmis, jo nav noslēpums, ka es biju ne tikai iniciators tam, ka grupai vajadzētu atgriezties uz skatuves, bet pēc tam arī pēcāk arī esmu uzņēmies to motoru lomu RAP, un pirms tam vēl bija Lapsene un protams, radio pasaule un tas viss kopā man kļuva par daudz mazliet, un tad es sapratu, ka vajag kaut ko vajag mainīt dzīvē. Un redz, kā dzīve ieklausījās manī, nācis 2026. Gada pavasaris, un manā dzīvē ir tik daudz un nozīmīgas pārmaiņas šobrīd. Kas pat uzlikuši stipri uz bremzēm? Be careful what you wish for, no sērijas. Tas ir tieši tāpēc es arī šīs pārmaiņas cenšos uztvert ar vēsu prātu, jo lielā mērā tās man bija vajadzīgas, jo es pats par to daudz domāju pagājušā ziemā. Un tas, ko es daru, mana recepte vienmēr ir fokus uz ģimeni. Uz ģimeni mazliet to fokusu pagriezt no tās profesionālās darbības uz ģimeni, un vai tās ir garas pastaigas ar suni mežā, vīkendos vai vienkārši vīkendos izbraukt kaut kur ārā ar sievu un suni, un tā ir mana vai sports. Es kopš bērnu dienām esmu ļoti liels sporta fans, un sports līdzās mūzikai, sporta pasaule man vienmēr ir bijusi vienlīdz nozīmīga. Miškina kungs, vai ne? Kaut vai. Un es bērnībā domāju, ka drīzāk es ļoti gāju savā prātā uz to, ka es būšu futbolists. Un tad 11 gados, kur nāca lielā izšķiršanās, man bija jāsaprot, kur ceļas iešu, protams, sapratu, ka man ir specifiski auguma parametri, lai es diez vai kaut ko lielu panāktu sporta pasaulē, vismaz futbolā. Lai arī tajā laikā bija Maradona, tāds pasaules slavenākais futbolists 80. gados argentīnietis, kurš bija tikai nedaudz lielāks par mani augumā, bet viņš bija labākais pasaulē tobrīd. Bet vienalga, es sapratu, ka viņam bija īpašs talants. Jā. Es sapratu, ka paškritiski paskatoties, ka man tāda talanta nav tāda un tad man bija jāizvēlas, un tad tā otra kaislība lielā man vienlīdz bija mūzika, un tad es to fokusu pagriezu uz turieni. Bet sports vienmēr man kā līdzjutējiem ir bijusi svarīga lieta, kur es tiešām izveidinu galvu. Pārsvarā tas ir futbols, hokejs, mazliet arī tenis, kur es skatos, un NHL ir mana bērnības kaislība, tagad arī Premjerlīga futbolā. Katru pavasaru tevi NHL Fantāzija līgā par play-offiem var satikt. Un tas, kur es to paurīti mazliet izskaloju, ir, starp citu, to sporta fantasiju es tikai sāku relatīvi nesen spēlēt, pirms 4 gadiem. Un tā ir viena lieta, jā, kas tiešām man palīdz. Tas fantasija arī, ja tu viņu grib spēlēt labā līmenī, viņš paņem daudz laiku. Viņš paņem laiku. Tev ir ar NHL, man tas ir tieši tas pats par NBA. Jā, un līdz ar to tur arī jābūt uzmanīgam, jā, bet tā labā lieta ir tā, ka tiklīdz tu tai pasaulē esi iekšā, tev tiešām viss pārējais tā kā, un tas ir. Es nezinu, daudziem mūzika un sports ir iet līdzās, it kā man arī tai dzīves stāstā, bet tai pašā laikā tās ir tik ļoti dažādas sfēras, kas droši vien tad es varu teikt, ka sports ir arī viena no lietām, kas man palīdz. The bomb. Ja tev tagad būtu jāpaskatās uz krietni senu pagātni, uz to čali vai tev pašu mazpilsētā, kas ar to zināšanu kapacitāti, kas ir šī brīža Artim Dvarjonas, ko tu varbūt gribētu pateikt tam Artim, kurš varbūt pat vēl nav sācis spēlēt Dilonītī, vai arī kādam, kurš arī šobrīd ir jebkurā no Latvijas mazpilsētām, kuram ir liela sapņi, liela mērķi, bet viņi varbūt nezin, kā uzsākt savu ceļu. Tu domā muzikālajā darbībā? Ne tikai muzikālajā, vispārībā. Bez tādām standarta frāzēm nebaidies, mēģini, varbūt sajies. Es varu droši vien ieteikt tikai to, kas man ir palīdzējis, ko es esmu pārbaudījis uz savas ādas.
baigi svarīgā ir tā mērķtiecība. Es vienmēr esmu bijis ļoti mērķtiecīgs, gājis cauri dzīvē. Svarīgi nodefinēt sev prātā, ko tu vēlies. Ir svarīgi redzēt sevi tur tālāk, pēc vairākiem soļiem, kur tu sevi redzi atrodamies. Tai savā stāstā vai vienalga, vai tā ir skatuve vai kaut kāda cita dzīves vai profesionālā sfēra, kas ir tie tavi mērķi. Un tā mērķtiecība ir ļoti svarīga. Uz to mērķtiecību iet. Ļoti svarīga ir pārliecība, kas man nevienmēr ir bijusi manā gadījumā. Un tad, kad tā pārliecība tev ir mazāk par sevi un saviem spēkiem varējumiem, tad tā mērķtiecība ir tā, kas palīdz. Man vismaz tas tā nostrādājis būt drosmīgiem, īpaši ja mēs runājam par radošo pasauli, mūsdienās drosmei ir ļoti liela nozīme. Tikai tā tu vari būt oriģināls kaut kādā, kas ir svarīgi būt oriģinālam, lai ko tu arī darītu. Tas tāds kaut kāds ceļzīmes droši vien, bet ja es runāju par sevi un ko es būtu darījis citādāk, piemēram, ar savu muzikālo ceļu, un ko es varbūt arī zināmā mērā, bet es nezinu, vai tas mūsdienās tagad strādātu jaunajiem, jo viss ir ļoti kosmopolītisks. Un tā, bet tā ir noteikti valoda, kādā tu dziedi. Es, piemēram, noteikti viena lieta, ko es darītu citādāk, es dziedātu daudz vairāk latviski, nekā mēs to... Auditorijas dēļ. Gan auditorijas, gan pašizteiksmes dēļ. Mēs kādreiz 2000. gada sākumā, kā jau es ieskicēju, pirms tam toreiz visiem likās, ka jādzied angliski, un tik mēs gāzīsim kalnus, un tik būs. Un tad tā viena lieta, es būtu vēlējies, kaut mēs būtu agrāk jau daudz vairāk fokusējušies uz latviešu valodu, arī auditorijas dēļ. Un droši vien, ka pašmāju māksliniekiem mēs to arī iesakam mūsdienās, lai cik ir liels ambīcijas un lai cik jaunieši mūsdienās labi runā angliski un pārvalda šo valodu, un that's fine. Bet vienmēr, pat ja tu to dari, ja to anglisko ceļu, saglabā arī to latvisko identitāti un noteikti nodod arī to klausītājiem paralēli kaut vai. To vienmēr var darīt, strādājot divās vai cik valodās vienlaikus. Tā kā tas ir mans tāds novēlējums un pārējais jau ir kā saliekas. Pārējais ir kā saliekas un talants arī ir kā saliekas, protams. Jā. Gārdi, es jau teikšu pirmkārt lielu paldies par to, ka tu biji pirmais Domā līdz karsto jautājumu viesis. Paldies tev par šo sarunu. Ieskatoties savā kamerā, kas ir aktuāls tev un kur skatītāji, klausītāji, Latvijas cilvēki noķers tevi RAP tuvākajos laikos, droši. Dargie skatītāji, tā kā manā profesionālajā darbībā ir liels pārmaiņas un es šobrīd vairs neesmu Radio SVH, līdz ar to jūs mani nedzirdēsiet droši vien tuvākajā laikā netik drīz kādā radio ēterā, un tad vienīgā iespēja, kur mani redzēt un dzirdēt, ir droši vien RAP koncerti šobrīd, un vasarā mums tādi ir vairāk. Jāsako informācijai, protams, mūsu Facebook un Instagram kontos, kur tā sekos, bet viens tāds liels nozīmīgs koncerts šogad mums ir jau iepriekš ieskicētā dziesmas Nekas vairs nav tā 25. jubileja, kas ir 25 gadi šim te mūsu pirmajam hitam, un to mēs svinam. Pirmkārt, mēs izdevām jaunu versiju šai dziesmai, jaunierakstītu, kas skan sulīgāk, jaudīgāk, mūsdienīgāk. To var, protams, Spotify un citās straumēs atrast, un tiekamies šīs dziesmas īpašajās svinībās 7. novembrī. Koncertzālē Angārs Rīgā. Biļetes jau ir pieejamas, tā kā tas ir mūsu tāds lielais koncerts, uz ko mēs ejam rudenī, 7. novembris, bet pa ceļam būs vairākas uzstāšanās vasarā un pirmā festivālos, un pirmā būs Cēsīs 27. jūnijā. Tur ir tāds jauns festivāls Saules bass, kur mēs būsim vieni no galvenajiem māksliniekiem. Tā kā īsti pēc Jāņiem tiekamies tur un tad jau citos koncertos. Un kas zina, es ļoti ceru, ka man arī profesionālā darbība atdzims un es kaut kad atgriezīšos kādā radiofrekvencē. Jo teikšu godīgi, bez Rosības radio šobrīd man ir grūti pagaidām apvārīt to manu ikdienu, jo tas man ir kaut kas pilnīgi jauns un nebijis. Visu, ko es pazīstu savā profesionālajā dzīvē, ir būt radio ēterā visus gadus. Un tagad man ikdiena rīt bez radio ētera, tā ka tas ir mazliet savādi, bet paldies Dievam, man ir privātajā dzīvē pāris lietas, uz kurām šobrīd fokusēties un kurām nodoties, tāpēc man nav laiks skumt.
jācer, ka mēs drīz tiksimies arī kādā radio eterā. Un paldies tev par šo uzaicinājumu. Es ļoti novērtēju, es priecājos tevi pēc ļoti ilga laika satikt. Un paldies, ka iesildījāt manu dienu ar šiem asumiņiem un spārniņiem. Paldies tev!